Šis ir tas brīdis, kad sāk skanēt fanfāras, gandrīz vai vismaz mūsu tādā apziņā un priekšstatos, jo mēs esam ļoti svinīgā fāzē iegājuši šajā mūsu šīs dienas tikšanās reizē. Tātad mēs varam sākt pasniegšanas ceremoniju balvam par gada grāmatvedi un par mūža ieguldījumu grāmatvedībā. Tātad vēlreiz šīs balvas ideja man šķiet ļoti laba tradīcija, kur bija tāda neliela Covid pauze spiestā garā ieturēta, bet lai novērtētu to atbildīgo darbu, ko patiešām jūs un jūsu kolēģi veids katrā uzņēmumā un faktiski būdam atslēgas figūras uzņēmuma veiksmes nodrošināšanā, ir ļoti forši, ka jūsu nozarē ir šāda veida apbalvojums un godināšana. Un tā tad varēja pieteikt balvai to grāmatvedu, ar ko, vienkāršot runājot, ar ko jūs kā kolēģi lepojaties. Un vēl jau vairāk balvai par mūža ieguldījumu, pats par sevi saprotams, visas šīs īpašības, plus vēl ilgi nozarē pavadīti gadi. Vita, atkal noteikti, ka nebija viegli izvērtēt, kādi bija tie pretendenti, ar kuriem nācās zīlēt, kuram tiešām to balvu iedot. Jā, paldies. Jā, pretendenti bija daudz, bet es nākošā gadā priecāšos par vēl vairāk. Un tieši tas, ka šo pretendentu bija daudz, pirmkārt, tas protams, apgrūtināja to izvēles iespējas, bet no otras puses, godīgi sakot, tie jūsu kolēģi ir tādi diezgan skopi. Lielāko daļu no anketām mēs saņēmām ar labiem vērtējumiem, bet trūcīgiem. Pāris vārdos. Mans grāmatvedis ir vislabākais, tāpēc, ka viņš labi izdara savu darbu. Ja? Un tas visiem arī liekas, ka tas ir tas svarīgākais uzdevums, un tas arī ir tas, ko no tā grāmatveža sagaida. Tātad nākošajā gadā mēs ļoti priecāsimies, ja šie pieteikumi būs vēl vairāk. Bet, protams, ka neskatoties ne uz ko, mēs izvērtējām un atlasījām un tikām pie tā labākā grāmatveža, gada grāmatveža no tiem, kas mums tika atsūtīti. Es pieļauju, ka varbūt vēl ļoti daudz tiešām labi un gada grāmatveža balvu cienīgi paliks nenominēti, tikai tāpēc vien, ka jūs kolēģi bija slinki. Es saprotu, ka varbūt nesasniedza to vajadzīgo auditoriju, kaut gan mēs centāmies arī sociālajos tīklos popularizēt. Varbūt jūs nākošajā gadā arī pabakstiet savus kolēģis, lai taču man arī pienākās tā balva, ja? Priekšnieki, te tāda viena lieta, pievērsiet uzmanību, jā. Jā, un tad izcili rūpīga, lojāla, atbildīga, apmeklē kursus, lasa profesionālo literatūru, meklē jaunus risinājumus, kvalitatīvi veic savu darbu, iedziļinoties ciparos un niansēs, lielisks organizators. Tas ir vairāk tā kā uz darbu, bet ļoti daudz arī privātās īpašības tika izceltas. Dzīves priecīga, enerģiska, atklāta, mērķtieciska. Nepavelti manas galotnes ir sieviešu dzimtējot par vīrieti, mēs nevienu nesaņēmām anketu. Ikdienā paspēja neiespējamo darbu ātri un kvalitatīvi padarīt, kolēģus iepriecināt, pasportot un tā tālāk. Ja? Un tad es gribu vēl, man kaut kur piespiedies pirkstiņš ne tur. Jā, tātad finanses ir uzņēmuma asinsrite, tādēļ šis finanšu sektors ir īpaši svarīgs. Un ja šis grāmatvedis pieskata finanses, tad vadītājs var būt pilnīgi mierīgs. Laikus tiks novilktas sarkanās līnijas. Ja kāds kolēģis neievēro finanšu noteikumus, saulaicīgi būs ziņojums vadībai, naudas plūsma plānosies gludi, noliktavas un uzcenojumi vienmēr tiks izkontrolēti, vienmēr atbildīga, rūpīga, atsaucīgā un tā tālāk visi labākie vārdi ir atrodami šai grāmatvedei. Un tā tad
Jā, man likās, man jāspēlē galvā pašiem tās fanfāras. Pie tā mums jāpiestrādā, nākamreiz būs. Tātad titula Gada grāmatvedes 2024 ieguvēja ir Sija Silja, galvenā grāmatvede, Sigita Valukēvica. Sigita, lūdzu, nāciet. Un mēs aicinām uz skatuvi arī Sigitas kolēģus, uzņēmumu Silvi valdes priekšsēdētāju Silvi Jerumānovu Mauru un uzņēmumu vadītāju Edgaru Jerumānovu. Lūdzu. Un ievēl šo. Lūdzu. Tā, un Silva un Edgars. Nāciet, lūdzu. Mēs tev piesaksim. Jā, man teica. Kurš, jūs? Es runāju skaļi, bet tādai svarīgai publikai ļoti grūti runāt, jo manuprāt, ka nav nekā bīstamāka. Kaut gan par to asinsrīti tas bija mans teksts. Bet man kā literātei vieglāk laikam uzrakstīt ir. Es runāšu nevis ciparu valodā, bet jūsu terminoloģijā. Manuprāt, ka grāmatvedība ir tāda labs termins, ir dubultā grāmatvedība. Mums uzņēmējiem vienmēr šķiet, ka tur ir kaut kas tāds pēc tam zem un pār un bez, bet tāds ir termins, dubultā grāmatvedība. Es runāšu par dubulto. Jo es jau teicu, ka grūti runāt ir tādai publikai. Jābeidz, sadāk sāks labot man. Es gribu teikt tā, ka vispirms bilancei paldies, jo viena lieta ir darīt darbu, otra lieta darīt kaut ko vairāk. Un tāpēc tas pirmais pušķis ir bilances kolektīvam, izdevniecībai, jo iniciatīva uzteikt grāmatvedi, novērtēt grāmatvedi. Ticiet man, uzņēmēji var atrast labāko tirgotāju, labāko servismeistaru, bet labākais grāmatvedis, viņš tikai tā kā bekvokals, vai ne? Labojiet! Tā kā paldies bilancei, lai jums paldies, ja? Paldies! Ja runājam par grāmatvedi un par Sigitu, man jāsaka tā, ka varbūt, ka mēs arī tāpēc apņēmāmies uzrakstījām, lai pamana arī mūsu sektoru lauksaimniecības, jo mums ir ļoti interesanti klienti. Tad, kad viņi nespēja samaksāt, ziniet, kas ir aizsaks? Grāmatvedis. Viņa vienmēr ir slima, komandējumā un visur citur, un mēs gaidām to naudu. Ja runājam par Sigitu, tad es ļoti priecīgi esmu, tā ir pašaudzināts. Pie mums Sigita atnāca pavisam tikko sākus, un es nesaukšu cipars, bet tie ir vairāk kā 10 gadi. Bet pats galvenais, kad cilvēks dara vairāk nekā jautā un nekā sagaida, jo tad, kad Sigita bija bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad bija tāds negadījums, kad mums bija vecākaluma grāmatveži, un viņa teica, ka 4 vajag. Un šīs 4 grāmatvedes mums strādāja, bet kad man vajadzēja padomu, tad es staigāju ar Sigitu kopā ar bērnu blakus ratiņos. Tā kā paldies, un es domāju, ka iniciatīva ir burvīga, turpiniet godināt, jo grāmatveži tiešām ir laikam, es pat domāju, ka publiski tas kaut kur jāizsaka, jo jārosina vairāk uzņēmējus uzteikt savus grāmatvežus, jo viņi tāds vairoks. Paldies jums visiem! Nu ko, Sigita? Es noteikti tik skaisti nepratīšu, bet es esmu šokā. Tas ir viens. Un otrs noteikti es nebūtu šeit, ja viennozīmīgi, ja nebūtu tik lieliska vadība, kā ir Edgars ar Silvu, tad arī motivācija nebūtu tiekties augstākiem mērķiem. Paldies! Burīgi. Nākošais apbalvojums, uz ko jātiecās, ir tas, kas būs pēc šī. Jauki. Nu ko, šeit būs jāpalīdz, jā. Jāpalīdz Sigitai. Jauki. Nu ko. Tā bija lieliska runa. Patiešām šo ziņu vajag kaut kā izdomāt, izplatīt. Man šķiet, ka cenšamies, bet es apņemos vēl vairāk. Apkārt rakstam augstākam menedžmentam, es domāju, ka patiešām.
Nu, ko? Tad otra balva par mūža ieguldījumu grāmatvedībā. Nu, tad šeit kritērija tātad, stāžs, lielisks, ģeniāls. Es gribētu, dzīvesstāsts. Protams, ka stāžs arī ir svarīgs, bet svarīgākais ir tas ieguldījums. Uzsvars ir uz vārdu ieguldījums, un tas nenozīmē, ka tam cilvēkam ir jābūt dzīves norietā, tāpēc, ka kāds varbūt visu dzīvi ir strādājis konkrētās nozares un kaut kādas sistēmas labā un paveicis vairāk nekā kāds cits visas savas dzīves garumā. Un jūs ziniet, es te nesen biju uz Paula un Keiša koncertu, un tur izskanēja tā doma, ka šodienas jau cilvēka dzīves ilgums ar vien paildzinās, un dakteris, kurš nu tur bija, sirds ārsts esot teicis, tā Keišs teica, ka cilvēka vidējais vecums tagad esot 180 gadi reāli iespējams dēļ medicīnas attīstības, un tajā koncertā izskanēja viedoklis, ka mums šeit ir tikai viens pusmūžā cilvēks, un piecēlās Pauls un paklanījās, un pārējie visi mēs esam pēdējā zvana publika skolā. Ja? Tā kā līdz ar to tās balvas par mūža ieguldījumu iegūst un iegūs varbūt ar vien jaunāki cilvēki mūsu grāmatvežu publikā. Bet runājot par konkrēto pretendentu, šeit gan nebija tik daudz pretendentu kā uz gadu grāmatvežu, uzreiz teikšu, konkurence bija mazāka, bet neskatoties uz to, tas ir cilvēks, kurš pirmkārt ir pietiekoši ilgi nostrādājis nozarē, man liekas, 27 gadi ir pietiekoši ilgs ieguldījums. Pamatoti var uzskatīt par vienu no nozares nodokļu un grāmatvedības sistēmas veidošanas stūrakmeņiem. Neatsverams ieguldījums grāmatvedisku problēmu situāciju atšķetināšanā nozarē, kurus ir veiksmīgi izdevies atrisināt pateicoties konkrētajam cilvēkam, aizrautība, mīlestība pret darbu, godprātība, precizitāte, svarīga sadarbība ikdienā, atzīta lektore, eksperta, raksta autore, mācībās, nozares darba grupās, periodiskajos izdevumos, apmēram tā. Lai arī cik otrādi man vajadzēja sākt ar šo, lai gan tas nebija, nebūtu speciāli un tikai īstenībā klausoties Silvas Jeromanovas Mairas runu šeit, apsveicot savu grāmatvedi, es pēkšņi sapratu, ka mums ir trāpījies kādi cilvēki ir no vienas nozares, bet tā ir tikai sagadīšanās. Tur nav nekaut kāds īpašs pārsvars iedots vienai nozarei. Nu ko, fanfāras atkal, bum, 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 un par mūža ieguldījumu grāmatvedībā. Balvu saņem Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Linda Puriņa. Linda, nāciet jūs lūdzu uz skatu, un es uz skatu aicinu arī Lauru Brīvību Dzenušku no Visma Enterprise un Lindas Puriņas kolēģis Agnesi Radželu Šulci un Kasparu Žūriņu. Nāciet jūs abi lūdzu. Lūdzu, apsveicu. Nu ko, pirmie vārdi tiek doti Laurai, lūdzu. Jā, paldies. Man kā Vismas un grāmatvedības programmas Visma Horizon pārstāvēja, jau, man liekas, skaitīt 10. gadu ir iespēja pārstāvēt uzņēmumu pasniedzot šo balvu. Līdz ar to es varu apkopot atziņas jau 10 gadi, tomēr gan ilgi. Pirmā atziņa tā, ka cilvēki blakus man, kam es pasniedzu balvu, kļūst ar vien jaunāki. Kā jau atzīmēja, mēs dzīvojam straujā laikā, un acīm redzot, ka izdarīt tik milzīgi ieguldījumi, par ko pienākas šī balva, ir iespējams jau ātrāk. Līdz ar to pats galvenais novēlējums ir nedomāt, ka tagad ir mūžs ieguldīts un viss un var pārstāt. Ja? Tas ir tikai nākotnes lielajiem sasniegumiem iedvesma.
Bet šo balvu vieno, mēs neesam žūrijā. Es nezinu, kā žūrija pieņem lēmumus, bet to balvu vieno tas, ka šie cilvēki ir izdarījuši kaut ko patiešām izcilu un vairāk nekā tikai sekojuši. Es ticu, ka ļoti kārtīgi normatīvo aktu prasībām un visam citam, bet arī piedalījušies radīšanā un snieguši savu ieguldījumu. Un tas patiešām ir kaut kas milzīgi lielisks un apliecina to, ka grāmatvedība ir ļoti radoša profesija. Bet ar to nekad nav gana, un visās vēstulēs vienmēr ir bijis minēts, ka šie cilvēki ir dalījušies ar savām zināšanām, konferencēs, publikācijās, par to liels paldies. Un arī ar to nav pietiekami, lai kļūtu par izcilāko grāmatvedi. Viņi tiek raksturoti, un arī jūs tiekat raksturota kā atsaucīga, izpalīdzīga un cilvēciski ļoti foršs kolēģis. Apsveicu un novēlu tā tik turpināt. Paldies. Es gribētu dot vārdu arī Lindas kolēģiem Agnesei un Kasparam no Lauku konsultāciju un izglītības centra. Lūdzu, nāciet priekšā. Es iedošu šoruj. Vienu no rīkiem ņemsim. Linda, bilance, grāmatvedes. Mums ir tas gods, Linda, tevi sveikt. Mēs esam vienaudži gandrīz. Spērām soļus kopā un ļoti daudz un ļoti cieši blakus. 97. gada 1. aprīlis ir tā diena, kad tu sāki darbu. Jā, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka 1. aprīlis pārvērtās par joku ilgu gadu garumā, ja tā var teikt. Un šis joks ir produktīvs, un viņš turpinās, un viņš ir ļoti, ļoti piepildīts laiks bijis, jo konsultācija un izglītības centrs, viņa uzdevums nav galvenais sniegt grāmatvedības pakalpojumu masveidā, bet mācīties, izglītot, apkopot informāciju un piedāvāt aktuāla informācija ne tikai uzņēmējiem, arī ministrijai atpakaļ saiti, lai var pieņemt strateģiskus lēmumus. Un tas līdz šim ir mums izdevies, un kopīgi mēs to esam darījuši. Un Linda ļoti cītīgi un aizrautīgi ir ieguldījusies datorprogrammas izstrādē. Mēs sākām izstrādāt paši savu programmu, gājām savu ceļu un attīstījām šo programmu kopīgi, virzījām viņu izmantošanā, un vairāk nekā 100 cilvēku atbalsts ir tas, ko tu esi veidojis un sniegus, un visi viņi ir tev pateicīgi. Paldies tev mūsu komandas vārdā. Nu jā, un viennozīmīgi šis ir Lindas gads, jo burtiski pirms 2 nedēļām, 15. novembrī, Linda saņēma arī Zemkopības ministrijas balvu, medaļu par centību, kas ir vēl viens apliecinājums ieguldījumam nozarē un tam, cik Linda daudz ir darījusi, lai lauksaimniecības nozarē šī nebūtu nevieglā, bet ļoti sarežģītā tēma grāmatvedība būtu visiem saprotama un sakārtota. Tā kā paldies tev, Linda! Nu ko, Linda, man šķiet, ka jūs nevarēsiet izvairīties no tā, ka jums nākas kādu vārdu pateikt, lūdzu. Jā, paldies. Man kaut kā likās, ka vecāki cilvēki parasti saņem šo balvu. Bet, jā, paskaties, ko mums šodien bankas pārstāvs zīmē, kāda mums tā vecuma struktūra. Es pieņemu kaut ko vismaz vēl tikpat daudz, man ir jāizvelk, lai tiktu pie tā, ko sauc par pensiju. Bet, jāsaka, jā, interesanti nozara, kurā es strādāju. Arī uzņēmums ir ļoti interesants, un man neviena diena nav bijis garlaicīgi. Varbūt kādreiz vienkārši ir apnicis, jo ir nokaitinājis vēl kaut kādi citi apstākļi, bet garlaicīgi nav nekad, jo es neesmu tāds īsti tipiskais, varbūt viena uzņēmuma grāmatvedis, bet vairāk ir tā atbalsta funkcija maniem, kā jau Kaspars minēja, vairāk kā 100 kolēģiem, bet vienlaicīgi es daru arī praktisko grāmatvežu darbu, jo savādāk, ka es netaptu tie raksti, nevarētu arī īsti kolēģiem varbūt ar padomu izlīdzēt. Bet šis ir ļoti patīkams pārsteigums. Paldies visiem! Paldies!
Nu ko, es domāju, jūs visi piekritīsiet, ka ir ārkārtīgi pacelājoši redzēt un dzirdēt labākos jūsu nozarē. Paldies visiem par šodien. Līdz ar to mūsu oficiālā daļa ir beigusies, vai ne, Vita? Ko tagad? Jā, oficiālā daļa ir beigusies. Nu ko, iesim mājās, ja iesim kūku ēst? Kūka un vīns, ja? Vakars vēl tikai sākas. Paldies visiem. Tiekamies pēc gada. Paldies visiem, kas ir klātienē. Tiem ir kūka un vīns. Aicinu arī nākošu gadu tiem, kas ir online, pievienoties mums, kas ir klātienē. Paldies visiem. Visu labu!